Šodien turpināsim strādāt ar nevienādībām, kas satur moduļus. Tagad iesim sarežģītāk. Nu jau parādīsies kaut kādas mainīgā izteiksmes ārpus moduļa. Līdz ar to mēs īsti nevarēsim uzreiz spriest tik tieši un vienkārši, kā mēs to varējām darīt iepriekšējos piemēros. Un šo piemēru es atrisināšu divos veidos, bet noderīgāks noteikti būs pirmais veids, otrais mums ir svarīgs tikai tam, lai mēs varētu astprātīgāk un ātrāk atrisināt šo piemēru. Nu, un tātad sāksim ar pirmo veidu, un ideja ir ļoti līdzīga tam, ko mēs darām ar vienādojumiem. Mēs mēģināsim atkarībā no izteiksmes zem moduļa vērtībām noskaidrot, kas notiek, kad mēs noņemam šo moduli. Un x-am pavisam vienkārši ir noteikti, ja mazāk, tad negatīvi, ja lielāk par 0, tad pozitīvi. Un uzreiz skaidrs, ka ja būs negatīvs, moduls no negatīvas skaitļa ir ar pretēju zīmi, nu tad atkal tāpat kā vienādojumiem sadalām divos gadījumos. Pirmais gadījums, ja mums x ir mazāks vai vienāds ar 0, tad mums modulis mainīs zīmi, līdz ar to mīnus tagad parādās plus 5x plus 3 lielāks par 0. Nu, un šādu te nevienādību mākam atrisināt. Pielīdzinam nulē izteiksmi. Ar palīgu vienādojumu varam ātrāk atrast saknes. Mums sanāk y kvadrātā plus 5, y plus 6 ir 0. Uzreiz varam saprast, ka saknes ir mīnus 2 un mīnus 3. Tātad x saknes mums būs mīnus 2 dalīts ar 2, jeb mīnus 1, un otra x sakne mums būs mīnus 3 dalīts ar 2. Nu, un tā kā esam atraduši saknes, tad tagad varam atzīmēt atkal atkarībā no x vērtībām. Šeit uzzīmēt parabolu, mīnus 3 puses, mīnus 1. Parabolai zaru uz augšu, jo šeit ir pozitīvs skaitlis. Iegūt tā kā mums vajag lielāku par 0, tad iegūstam šos te divus intervālus, kur grafiks ir virsīksas. Bet šajā brīdī ir jāapstājas un jāņem vērā, ka mēs šādi drīkstam nevienādību risināt tikai tad, ja x ir mazāks vai vienāds ar 0. Līdz ar to šeit nāk klāt, jāņem vērā šis te nosacījums, nu tad arī apskatām, mums dar tikai x mazāk vai vienādi ar 0, tātad ieskaitot 0. Un tagad skatāmies, kur ir viens zem otra abi divi, kur izpildās abi divi nosacījumi. Izpildās šajā intervālā un vēl šajā te intervālā. Līdz ar to atbild uz pirmo variantu mums ir, ka x pieder no mīnus bezgalības līdz mīnus 3 pusēm un no mīnus 1 līdz 0 ieskaitot. Nu, un tad atgriežamies atpakaļ pie otrā varianta. Otrs variants, ja mums ir pārējie x, tas būtu x lielāki par 0. Tātad, ja x ir pozitīvs, tad moduls no x ir tas pats skaitlis, līdz ar to varam pārrakstīt doto piemēru kā 2x kvadrātā mīnus 5x plus 3 lielāks par 0. Un atkal risinam ļoti līdzīgi, pielīdzināsim 0, lai atrastu, kur grafiku krusto x asi. Atkal palīgu vienādojums ļoti palīdzēs. Y kvadrātā mīnus 5y plus 6 0. Saknes mums ir 2 un 3. Līdz ar to 2 dalīts ar 2. X saknes ir 1 un otra x sakne mums būs 3 dalīts ar 2, jeb 3 puses. Atkal zīmējam grafiku. Grafika skici mums palīdzēs ātri noteikt 1 un 3 puses,
grafiks mums ir parabola. Mums vajag lielāku par 0, līdz ar to dar šie te 2 intervāli. Un tāpat kā iepriekš, atkal neaizmirstam par nosacījumu sākotnējo, ka x ir jābūt pozitīvam. Līdz ar to atzīmējam arī 0 un apskatām, ka x ir lielāka par 0. Tātad derīgie intervāli no šī otrā varianta ir no 0 līdz 1 un no 3 pusēm līdz plus bezgalībai. Tad šajā variantā x pieder no 0 līdz 1 un no 3 pusēm līdz plus bezgalībai. Nu, un tā kā šie abi divi varianti ir atsevišķi apskatīti, tad arī mums jāapvieno abi divi intervāli. Galējā atbilde uz visu uzdevumu mums ir, ka x pieder no mīnus bezgalības līdz mīnus 3 pusēm. Un šeit redzam, ka 0 ieskaitam, tātad no mīnus 1 līdz 1 un no 3 pusēm līdz plus bezgalībai. Un turpmāk arī būs mazliet sarežģītāks izteiksmes zem moduļa, sarežģītāks viss kopums, bet atkal domāsim tikai par to, kāda vērtība var būt šai te funkcijai zem moduļa, un atkarībā no tās vērtībām, atkarībā no mainīgā vērtībām arī mainīsim vai nemainīsim zīmi priekšā modulim. Ja? Ļoti līdzīga ideja būs arī tajos sarežģītajos piemēros. Bet apskatīsim otru variantu, kā šo piemēru varētu mazliet vieglāk un ātrāk atrisināt. Un šeit mums nāks palīgā substitūcijas metode. Ja? Atcerieties, x kvadrāts ir tas pats, kas moduļi no x kvadrāts. To mēs jau iepriekš pārunājām. Līdz ar to varam šo te piemēru uzrakstīt kā šim piemēram uzrakstīt ekvivalentu nevienādību, 2 moduls no x kvadrātā mīnus 5 moduls no x plus 3 ir lielāks par 0. Nu, un šeit, ja lietosim substitūciju, moduls no x mums būs jauns burts a. Iegūstam jaunu nevienādību, 2a kvadrātā mīnus 5a plus 3 lielāks par 0. Šādi jau mēs mākam atrisināt, pavisam viegli un ātri. Atkal vispirms pielīdzināsim 0. Tad 2a kvadrātā mīnus 5a plus 3 ir vienāds ar 0. Tad ar palīgu vienādojumu varam ātri atrast saknes. A1 mums ir, tātad saknes šim palīgu vienādojumam ir 2 un 3, tātad dalam vēl ar 2 puses jeb 1. Un otra sakne mums ir 3 puses. Un nesmaksā sanāc. Un atkal varam atzīmēt, jā, šī tiks nesmuki nebūs. Daram to pašu, ko līdz šim. Uzkonstruēsim ātri grafika skici. Zari uz augšu parabolai. Šie te 2 intervāli ir mūsu atbildi. Tātad a ir mazāks par 1 un a ir lielāks par 3 pusēm. Atgriežoties pie sākotnējās substitūcijas, varam apgalvot, ka moduls no x ir mazāks par 1 vai moduls no x ir lielāks par 3 pusēm. Nu, un šeit atkal ir pavisam mazs un vienkārši, labi atļaušos ar brīvroku. Moduls no 1 ir mazāks par konkrētu skaitli, nu tad mums derēs no mīnus līdz 1 šis te intervāls. Un šim uzdevumam mīnus 3 puses līdz 3 puses. Šeit būs otrā virzienā, jo ir lielāks. Šeit laiku netērēšu paskaidrojot. Un tātad iegūstam, ka šajā variantā x pieder no mīnus 1
līdz 1, un šajā variantā x pieder no mīnus bezgalības līdz mīnus 3 pusēm un no 3 pusēm līdz plus bezgalībai. Un atkal abi divi varianti derīgi, līdz ar to apvienojam un atbildē iegūstam to pašu, ko pirmajā variantā risinot ieguvām. X pieder no mīnus bezgalības līdz mīnus 3 pusēm un no mīnus 1 līdz 1 un no 3 pusēm līdz plus bezgalībai.